Sveiki! Šodien es tikko biju, kāds veicināts jau ir pagājis, es atnācu no gada. Tur mums bija interesanti. Labi, sāksim par citām lietām. Par spēlēm ne, bet arī es nespēlēšu vairs. Es spēlēšu spēles, bet ne. Šis video nebūs par spēlēm, bet par citām lietām. Un, jā, kā jūs redzat, man vēl ir bišķiņ gaišs. Drīz būs tumšs un tas jāiet gulēt, tāpēc, ka es izdomāju tagad nofilmēt, jo man tagad ir brīvdienas. Es nākošajās brīvdienās vairs tā, es nezinu, vai es filmēšu. Jā. Bet tā, es nezinu, vai man tur būs laika vēl filmēt, jo es pēc tam lasīšu. Es nezinu, vai es tur dzirdēju, ka suņi rej, bet tas jau nekas. Bet šodien es rādīšu tā kā, kāda ir mana istaba un kas ir. Sāksim. Priekšu es bišķi tā pastaigāšu un arī es parādīšu lielu loci šitāds. Un viņš patīk, viņš tāds mīlīgs un pūkainīgs. Brūns locis kā īsts. Jā. Šito jau man uzdāvināja jau sen. Laikam dzimšanas dienā, es nezinu. Man vēl ir zaķis liels. Nākošajā video es laikam parādīšu. Man vēl ir vārtīti. Es tā nezinu. Jā, bet mēs gan ejam. Es jums parādīšu, kāda man istaba izskatās. Šī ir manas mammas istaba. Iesim te uz manu istabu. Tā rekur. Kā te viss izskatās. Šeit ir mana gulta, bet vislabākais man ir vēl ņādiļas. Šitas te. Jā, man šitā uzdāvināja uz dzimšanas dienu. Ne jau tieši dzimšanas dienā man šito atsūtīja, bet bišķi vēlāk, jā. Šī ir mana istaba. Labi, tas nekas, bet te ir visāds kaut kas līmēts. Jā. Labi, iesim atpakaļ. Man vēl te ir loks ārā. Kādā ārā izskatās. Kur? Jā. Iesim iekš, man augsts ir. Labi. Vēl tur pļauj ārā. Ejam atpakaļ. Labi, es atpakaļ. Es savas mammas istabā. Man šitas maziņš kalts un nekārtīgs. Labi. Es jums izrādīju savu istabu, bet man ir te vairākas istabas, un istaba prāga. Es negribētu rādīt citas istabas. Savējo un mammas. Mammas arī ir tā. Es jums šo video parādīju, lai redzētu, kādas izskatos. Kad es spēlēju spēles, jūs jau man neredz. Tikai, ko tur es spēlēju. Es spēlēju minionu spēli. Labi.